es šodien jums prezentēšu mūsu Alūksnes pērli un īpašo ilgi gaidīto tiltu, kas saucās Nepļakalna ielas gāju tilts, kas atrodas Alūksnē. Šis nav Alūksnē vienkārši tilts. Es viņu esmu nosaukusi, šis ir iespēju tilts. Un kāpēc? Alūksnē ir bagāta kultūrvēsturisko mantojumu. Mums ir gleznainas ainavas, parki, bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Un ar to līdz mums nav attīstīta ražotne rūpniecība, mums nav lielu ostu, mums nav vilciena, tādu dzelzceļa staciju, kur varētu pārvadāt kravas. Nav izveidojusies tāda veida infrastruktūra. Bet mēs esam bagāti ar skaistu dabu un ar bagātu vēsturi. Un tādēļ Alūksnes novada pašvaldība par savu attīstības virzienu, par ekonomisku izaugsmi ir izvēlējusies turismu. Un šis ir iespēju jauns turismu objekts, jauns tilts, kas paver plašas iespējas piesaistīt apmeklētājus, turistus no apkārtējiem novadiem un arī pašiem alūksniešiem viņš kalpo kā jauns apskates objekts un pārvietošanās līdzeklis. Tātad šis jaunais gāju tilts savieno Alūksnes pilssalu ar Nepļakalna pussalu, kur atrodas daudz nozīmīgi vēsturiski objekti, un arī Nepļakalna pussala atrodas Alūksnes lielie kapli. Tātad šis mums ir iespēja tilts, kur mēs esam izveidojuši jaunu, būtisku turismu maršrutu, kas pagājušā gadā mums jau būtiski palielināja apmeklētāju skaitu gan pašai pilsētai, gan arī tieši Nepļakalna pussalai. Šo būtisku objektu bija lolojusi un ilgi cerējusi uzbūvēt pati pašvaldība, tātad pasūtīties Alūksnes pašvaldību. Projektētājs ir SIA projekts Rīts ar spēcīgu inženieru komandu un ar pieredzi ceļu un tiltu ielu būvniecībā. SIA projekts Rīts, un galvenais arhitekts un projektētājs bija Girts Šķupelis. Būvuzņēmējs ir pieredzējis firma tilts, kas ir būvējis tiltus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tām robežām. Tātad tilta vispārējie dati. Tilts pilnībā tika būvēts par pašvaldības finansējumu. Viņš bija ļoti aktuāls, un tad es minēju jau būtisks turismā, tāpēc pašvaldība nevarēja sagaidīt kādu Eiropas finansējumu un izvēlējās būvēt šo tiltu par saviem līdzekļiem. Būvniecības kopējās izmaksas bija 321 000 eiro. Tilts tika uzbūvēts 4 mēnešos. Tas izskatās ļoti īsi un ļoti ātri, jo tika veikta liela sagatavošanās darbi. Būvnieks savā ražotnē jau pirms tam ziemā sagatavoja konstrukcijas, nokrāsoja, un pēc tam viņas tikai uzmontēja, atveda objektā un salika kopā. Tātad būvniecības laiks 4 mēneši, sākām būvēt februārī, un nodošana eksploatācija un uzgriešana bija 2015. gada 15. jūnijā. Tiltu uzbūvēt nebija viegli. Mums nācās pārvarēt lielus izaicinājumus un problēmas. Tagad tilts atrodas valsts nozīmes kultūra vēsturiskā pieminekļu zonā, kas ir Alūksnes vēsturiskais centrs. Tas radīja papildus nosacījumus gan projektētājiem, gan arī būvniekam. Paralēli arī valsts vides dienas izvirzīja īpašas prasības. Nedrīkstēja aizbērt gultni, nedrīkstēja mainīt krasta reliefu, nedrīkstēja sadurķot ūdeni, nedrīkstēja mazināt skābekļa daudzumu un duļķainumu. Var sakot, bija tāda sajūta, ka nedrīkst ūdeni pieskārties, jāsargā ir īpašas sugas, kas tur dzīvo, bet tiltu mums gribās. Tad būvnieks, paldies SIA tiltam, kas ilgi domāja, bet izdomāja risinājumu, kā šos grūtības un izaicinājumus pārvarēt. Viņi nolēma, ka tilta būvniecību uzsāksim ziemā, kad ir Alūksnē bijis ledus, un viņi izdomāja pašbīdāmo konstrukciju, kas ar īpašu uzbīdīšanas tehnoloģiju šīs samitinātos posmus pati pārvelk un arī virs tiltu uz priekšu.
Tā bija īpaši saudzīga vidē nekaitīga būvniecība, kur mums ir priecīgi un arī pēc tam mums arī pat rekomendācija un ieteikumu vēstuli šim konkursam deva arī valsts vides dienas, tā kā viņi ar tilta darbu bija ļoti apmierināti. Tātad tilta raksturlieluma. Tilta garums ir 108 metri, bet tilts tā kā beidzas pilsēlas zonā purvainā daļā un bija nepieciešams izveidot koka laipu. Tā laipas garums, kas pagarina tiltu, ir 35 metri un kopējais tilta garums ir 143,4 metri. Un man gribētos teikt, ka tas ir garākais gāju tilts Latvijā. Tilts sastāv no 7, šādiem 15,5 metri gariem laidumiem, un tilta gabarīta platums ir 2,4 metri. Ar to līdz, ka tilta būvnieki šīs konstrukcijas izgatavoja savā ražotnē, viņas rūpnieciski ražotas, šim tiltam tiek dota garantija pat 100 gadu. Jā, tāds mums ir tā kā, kā tas ir oficiāli. Tāds mums ir, viņa dotā garantija. Gājēju tiltumu laiduma konstrukcija šeit ir arī fotogrāfijas paralēli veidotas no 2 tērauda sijām, kas savā starpā savienotas ar šķēļas sijām. Virs tērauda sijām ir koka garentrusas un dēļu klājas. Tiltam ir arī uz nerosējušiem materiāliem uzbūvētas margas, koka margas, kas stiprinātas, un visas krasta balsti un stiprinājumi ir uz dabīgās bronzas pamata un ir betonēti. Tāpat arī grāfjotipē. Šeit ir attēlots būvniecības procesa schēmas, ko sija tilts Kirills Laškarjovs. Es domāju, mums pavisam drīz pievienosies, un jūs varēsiet uzdot papildus jautājumus. Es vēl varu pieminēt, ka būvniecības procesā te ir parādīts, kā piebrauc mašīnu un šos tās konstrukcijas tiek pārveidotas uz priekšu ar šo pašvalkamo konstrukciju. Jāsaka tā, ka viņi būvniecības procesā izvēlējās arī dzīt, kā saucamos, viltus pāļus, jo viens pāls no otra atradās 15 metrus, un šī uzbīdāmā konstrukcija varēja neturēties uz ledus. Un tad tika iedzīti pagaidu viltus pāļi, kurus pēc tam, tad, kā konstrukcija pārbīdies pāri, viņi ņēma ārā. Un bija tā, ka, ja Tempļkalna pusē šis šausmu smagā apertūra visas iekārtas nav pa šo ceļu, tad otrā pusē, kas ir pilssalā, mēs viņu nocēlām nost un pārvedām atpakaļ uz ražotu. Jā. Tā. Tad šeit jūs variet redzēt arī dažas bildes no procesa, kā notika tilta būvniecība. Tad tiltam tika izmantotas rūpnieciski ražotas sīvu konstrukcijas. Tilta konstrukcijas ir izgatavotas no priedes koka, kas pirms montāžas ir zem spiediena impregnēts un pēc tam nav krāsots, tad ekoloģiski materiāli. Tilta balsti pamati ir izbūvēti no betona. Un pieejamā daļā, kur pēc tam redzēsiet fotogrāfijās, ceļš ir no bruģakmens, kas arī ir bezfāzes, kā tikko jau te minēja pirms tam kolēģi. Alūksnē ir maz pasākumu, kas pulcē lielas cilvēku masas. Tad šim gājēju tiltam, kas izdevās, bija skatītāji un cilvēki, kas pirmie vēlēs pāriet pār tiltu atklāšanas dienā, bija mērāmi vairākos daudzos simtos. Tas arī man pašai bija pārsteigums. Tas vien liecināja par to, cik Alūksnē ir bijis nozīmīgs, nepieciešams šis tilts un cik pozitīva attieksme ir arī no vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā pašvaldībā izskanēja daudzi pozitīvi vārdi gan no cilvēkiem, gan arī no būvnieku, par cik mums bija viegli savstarpēji strādāt un sadarboties. Bet par to, ka tas ir gaidīts notikums, liecina arī tas, ka Alūksnes novada pašvaldība lūdza iedzīvotājus dāvāt šos peoniju ziedus tilta dekorēšana atklāšanas dienām. Un atsaucība bija tik liela, ka tilts atklāšanā bija dekorēts ar vairāk nekā 400 peoniju ziediem, tad visi alūksnieši viņas nesa. Mēs tagad to koordinējumu un bija liels pārsteigums izteica labus vārdus. Tas nozīmē, ka tas ir īpaši iespēju pozitīvs tilts. Tas
sakiet, Kirilo. Jā. Tā, kā jau es minēju, tilts ir īpaši tikai ne ar to, ka viņš ir tik veiksmīgi, pozitīvi labi uzbūvēts un ir tik pozitīvi attieksme no vietējiem iedzīvotājiem, bet viņš ļoti labi iekļaujas arī ainavā. Viņa šī forma un tas dabīgais koks šiem kultūra vēsturiskajiem pieminekam ļoti piestāv un viņu papildina. Jā, šeit var arī vērot, kā alūksnieši bieži dodas vakarā pastaigās un vēro mūsu skaisto ainavu un ezeru. Šādi Tempļa kalna ielas tilts izskatās vakarā. Katru vakaru tumšajā laikā viņš ir izgaismots un priecē gan vietējos iedzīvotājus, gan arī ciemiņus. Tilta margās izveidoti lineārie gaismekļi gaišā krāsā, kas izgaismo ceļu, pa kuru mēs ejam. Tilta konstrukcijas izgaismo prožektori 3 krausu, kas mijās un laistās dažādos toņos. Lai šis tilts atšķirtos no citiem izgaismotiem tiltiem, mums viņš ir arī apskaņots. Tas nozīmē, ka noteiktā laikā blakus paralēli šīm gaismas spēlēm skan arī mūzika. Tā kā es domāju, ka es esmu jūs saintriģējusi, un jums noteikti tas ir jāredz, tā kā mēs gaidām jūs ciemos Alūksnē, lai mēs apskatītu mūsu pērli.